pašos Latvijas ziemeļos, tur, kur nepāredzamos silos pagais latviešu mājas un aizsāks Igauņu zeme, līdz pat mūsdienām no paudzes uz paudzi saglabājies nostāsts par māšēnu Madi, dzimtļaužu meiteni, kura caur savu traģisko mūžu skaidru iznes tautas dziesmās pausto tikumu. Ar kokli rokās viņa gribēja uzveikt netaisnību un pārveidot laikmetu. 18. gadsimta sākumā pie lielās Nurmu priedes bende viņai nocirta galvu. Kolhozs Naukšēni ir nevien pati lielākā saimniecība Valmieras rajonā, bet arī viena no lielākajām republikā. 10 gadu laikā, kopš šo saimniecību vada Visvaldis Skuiņš, gūti ievērojami sasniegumi, panākta izaugsme. Pērnējā gadā saimniecības kopējā naudas ienākumi pārsniedz 6 miljonus rubļu, tā skaitā tur pat 2 miljonu peļņu. Kolhozs Naukšēni rentabilitātes procents bija 52, tas ir lielākais Valmieras rajonā. Lielākie panākumi gūti zemkopības kultūras attīstībā. Bez plašs izvērsts celtniecības nebūtu iespējams straujas saimniecības izaugsme. Tā ir pamats augstražīgai augkopībai un rentablai lokopībai. Tā jānodrošina saimniecība ar speciālistiem un prasmīgām darbrokām. Celtniecības problēmu risināšanā izpaužas viens no priekšsēdētāja konsekventajiem saimniekošanas principiem. Viens vienīgs gads, kad kaut ko neuzceļam, nozīmē atpalicību 2 gadus. Pirmo kolhozu Naukšēni ciemā nodibināja 1948. gada 29. augustā. Tajā apvienojās 12 lauku sētas. Kolhozu nosauca par Liesmu. Ciemā pēc tam vēl nodibināja 7 laukstības atveļi. Cilvēku vienīgie palīgi toreiz bija zirgs un zirga pļaujmašīnas, pēcēšas, ārkļi, kultivatori, karš bija izpostījis daudzas ģimenes. Pirmo automašīnu kolhozs Naukšēni iegūt 1950. gadā. Tagadējā apjomā kolhozs Naukšēni izveidojas pirms apmēram 10 gadiem. Tā koplatība ir pār par 10 000 hektāru. Kolhozā strādā pār par 800 kolhozniekiem. Galvenos darbus veids tehnika, kuras kopējais jaudas apjoms ir pār par 19 000 zirgspēku. Naukšēna vēstures veidošanā ieguldīta darba veterānu skaistākā mūža daļa. Šodien viņu darba turpinātāji ir priekšsēdētājs Visvaldis Skuiņš un partijas komitejas sekretārs Aivars Dreimanis. Pēdējo 10 gadu pārmaiņas izvirzījuši Naukšēnas to perspektīvo saimniecību skaitā, kurās radīts augsts zemkopības kultūras līmenis. Dzīvošu ilgi, nedzīvošu,
ilgi nedzīvošu, saules mūžu nedzīvošu. Ūdentiņas, akmentiņas, tas dzīvoja saules mūžu. Ūdentiņas, akmentiņas, tas dzīvoja saules mūžu. Zemi mīnu kaiņāmi, ko saulīte tev darīja. Zemi mīnu kaiņāmi, ko saulīte tev darīja. Lai dzīvoju, cik dzīvoju, bet lustīgi padzīvoju. Lai dzīvoju, cik dzīvoju, bet lustīgi padzīvoju. Kad nomiršu, tad gulēšu, kā kociņa gabaliņš. Kad nomiršu, tad gulēšu, kā kociņa gabaliņš. Sak zemīte ļaunu dara, zeme dara visu labu. Sak zemīte ļaunu dara, zeme dara visu labu. Zeme deva esti dzerti, glabā manu augumiņu. Zeme deva esti dzerti, glabā manu augumiņu. Panākumi zemkopības kultūras attīstībā šodien nebūtu iespējami bez pamatīga tehniskā nodrošinājuma, jo veikuma apjoms 10 gados pēc saimniecības apvienošanas ir divkāršojies pie praktiski tāda paša strādājošo skaita. Vēl vairāk pieaugs darba kvalitāte, it sevišķi mehanizatoru un šoferu kolektīvos, kuru darbs vērtējams krietni augstāk nekā rajonā un republikā vidēji. Ilzi Riliņu rajonā pazīst par labām ganībām, bet šajā laukā būs graudaugi. Kādas ir jūsu prognozes par gaidāmo ražu? Tā objektīvi spriest par gaidāmo ražu pavasarī ir diezgan pagrūti, taču graudaugu ražas mums ir jāpaaugstina. Ņemot vērā to, ka saimniecībā ir ļoti liels graudaugu platības, liels darbs arī jāiegulda ražu paaugstināšanā. Ražu nosaka vairāk faktoru. Pirmkārt, melorācijas līmenis, sējuma platībās, kas jums ir zemāks kā rajonā vidēji. Otrkārt, mēslojums, ko varam iedot graudaugiem, un treškārt, pareizs NPK attiecības dodamajā mēslojumā. Ik gadus mums tā ir vidējas ražas svārstījušās no 22 līdz 23 centneri no hektāra. Dabīgi, ka nemelorētās platībās tādas ražas mēs iegūt nevaram, un rodās spēkbarības deficīts. Sarunā ar priekšsēdētāju noskaidrojās viņa konsekventie saimniekošanas principi, no kuriem galvenais saistīts ar zemi, ar tās lietpratīgu izmantošanu. Te izpaužas vēl viens priekšsēdētāja princips, ka no zemes mēs stāvam vēl ļoti tālu, lai no viņas varētu paņemt visu, ko viņa var dot. Naukšēnos atrada iespējas, kā atvēlēt kapitāla ieguldījumus augkopības nozares attīstībai, un nerēķinoties ar grūtībām, tika uzceltas graudu kodinātava, minerālmēslu noliktava, graudu kalte un vēl daži citi augkopības nozarei vajadzīgie objekti. Būtisks trūkums ir melorācijas nepietiekamība. Pašreiz tas ievērojami bremzē laukaugu ražību Naukšēnos. Ja ražošanā viņi ir starp rajonu vislabākajām saimniecībām, tad melorācijas apjomziņā, ņemot procentuāli, zem rajona vidējā līmeņa. Šī piesgadē 1000 hektāru nāks klāt. Mēslošana, otrs punkts, pati zemkopības kultūra, trešais punkts. Un arī beigās cilvēku attieksme pret darbu, kura no gadu uz gadu arī uzlabojās. Tas viss rada tādu drošu pamatu tam, kad augkopības nozarei jābūt ir palikuši arī tuvākos gados. Mums jau tā prasība ir tāda vismaz 25 līdz
40% jāiegūst ir pēc 5 gadiem vairāk raža nekā šogad. Tāda ir prasība, vajadzība un arī tam visam kolektīvam priekš tam jāstrādā. Elementāri jautājumi nenokārtošana, vien, teiksim, samazina ražu. Lai katrs hektārs būtu pilns hektārs, lai zemes izmantošana būtu tāda, kāda ir šobrīd vajadzīga, lai nebūtu tāda hektāra, kur no ceļmalas raža ir, tālāk raža nav. Un vēl viens svarīgs princips vislaužas skuiņu darbībā – panākt ar tiem pašiem līdzekļiem, kas ir maksimāli atražošanu, atdevi. Tas ir nemitīgi meklējuma ceļš, pilnveidošanās, radoši pieeja jebkuru jautājumu risināšanā. Šogad jāapgūst ir jauna graudu novākšanas tehnoloģija. Ir tās pašas mūsu vecās un labās tehnoloģijas, ir jāuzspodrina un viens otrs moments jāuzasina. Būsim šogad arī tik bagāti ar Vācu 280 komplektiem. Mēs esam spējīgi daudz īsākos laikos novākt visu, ka mums ir jāsamazina zāles miltu ceha darbs, un zāles miltu ceham ir paredzēts, ka viņam ir šī gadā jāpāriet uz pelavu pārstrādāšanu, un vairāk ir jāpasaražo sausais siens. Mums ir katrai nozarei, katram speciālistam savs tāds radošā darba plāns, un katrai nozarei tāda tuvākā perspektīva, kas ir jāpanāk. Mūsu rajonā kolhoza naukšana galvenais Zoltiņas Aldons Krievāns ir autoritāte, tāpēc, ka nav bijis gads, ka kolhoza naukšana nebūtu izpildījis ražošanas uzdevums. Mūsu saimniecībā piena izslaukuma jau apmēram 3 gadus turās 3200–300 kg robežās. Domājam, ka tuvākajos gados sasniegt 3500 kg un pēc tam vēl tālāk vairāk. Naukšana kolhoza labākajai slaucēji Ērikai Vēņai ir izslaukums pār par 4000 no govs, kamēr šajā modernajā kompleksā ir tikai ap 3000. Kā jūs izskaidrojat to starpību? Ērika Vēņa strādā par slaucēju jau 20 gadus. Ir pirmās klases slaucēja un ir viena no labākajām slaucējiem mūsu kolhozā. Tāpēc arī salīdzināt kompleksu, kurš darbojas tikai 3 gadus, nekādā gadījumā nevar salīdzināt ar Ērikas Vēņas grupu, jo darba tehnoloģija ir daudz savādāka. Ērika Vēņa katru savu gotni pazīst labāk varbūt kā bērnu, turpretī mūsu kompleksā tādas iespējas nepastāv. Kompleksā arī būvniecības gaitā
ir pieļautas vairākas kļūdas, kuras tagad darba gaitā esam spiesti labot un kuras stingri vien iespējā arī patreizējos rezultātus. Patreizējais stāvoklis piena ražošanā Naukšēnus ne tuvu neapmierina, un tāpēc sekmīgi noris gan kultivēto ganību paplašināšana, gan sakņu pagraba celtniecība un jaudīga lobarības ceha būve, kuram jānodrošina saimniecība ar piena izlaukuma kāpinājumu 200 kg apmērā no govas. Aldonis Krievāns ir arī sporta dzīves vadītājs savā saimniecībā. Jau kļuvis par tradīciju, ka lielākā daļa no rajonā izcīnītiem kausiem aizceļo uz Naukšēniem. Pastāstiet, Aldoni, kā jums veicas ar gaļas ražošanu saimniecībā? Gaļas ražošana patiešām katru gadu plānus esam izpildījuši. Gaļas ražošana katru gadu saimniecībā palielina, plānveidīgi palielina, un jau šī gadā gaļu saražosim kopā par 1100 tonnām, nodosim valstī. Gaļas ražošanu rēķinot katru gadu uz priekšu, kārtojam tā, lai jau nākošajam gadam būtu zināms, cik lopi būs jānoda gaļas kombinētā, kādiem svariem, un sakarā to arī katru gadu tiek kārtota celtniecība, lai būtu šos lopus, kur izvietot. Tāpat tiek domāts par varības bāzi, lai būtu ar ko lopus pāēdināt. Mēs atrodamies pie kolhozа Naukšēnu cūkopības kompleksa Mirķi un tiekamies ar šīs saimniecības cūkopības zootehniku Silviju Ozoliņu. Kā jūs varat rakstot šī kompleksa darbību? Komplekss ir jauns, sastāv no 3 kūtīm. Ir nobarojamo cūku kūts, sivēnu kūts un sivenmāšu kūts. Un cik pavisam kopā jums te ir? Kopā ir 3000 cūkas atrodas šeit. Kadri pamatā ir visi jauni, perspektīvi kadri. Vietējie. Kādi rezultāti? Vispār nobarojumiem šeit iegūst lielākos pieaugums. Un arī sivēnas iegūst labi. Pagājuši gadu bija nepienā, kā kurai kopējai. Pienā bija 10,1 un bija 8,4. Apmēram pusi no Naukšēnu saražotās gaļas daudzuma sastāda tieši cūgaļa, ik gadus pa 500 tonnām. Arī gaļas ražošanā, kā saka, vainas ir zināmas, bet uz lielākiem panākumiem jāgaida. Jau vairākus gadus labāko kombainieru godā ne tikai rajonā, bet arī republikā pabijuši Naukšēnu kombainieri – Kārlis Zeltiņš, Valdis Auziņš, Uldis Cimdiņš un Nikolais Akūlovs. Tas ir saliedēts kolektīvs, kurā katrs ir sastrādājies arī ar savu pārinieku, automašīnu šoferi. Atstāt kaut ko nenovākt uz lauka ir zem viņu likumiem. Augkopības gala rezultāts izsaka gaļas novākšanu. Ilgus gadus Naukšēnos šos darbus vada kompleksās vienības vadītājs Agnovs Juris Leņš. Kā jums, biedri Reliņi, veicas ar šo brigāžu darbu un kāds jaunas formas un metodas ienāk šajā darbā? Mūsu tehnoloģiskā vienībā strādā 14 kombaini. Katru gadu strādājam 3 posmos un iepriekšējos gados visos strādāja katrs kombains individuāli. Šogad Zeltiņa posms, var teikt, sāka brigādes metodas. Pirmie rajonā sāka brigādes metodas apmaksas sistēmu.
Tas, lai celtu kopējo darbu rezultātu, kopēju interesētību un viens otram vairāk palīdzētu, viens otru papildinātu darbā. Viņi ar to pašu viņi kvalitatīvāk strādā, nav jādzinās vienam garām otram, kā saka. Kādas ražas iegūtas šogad Naukšanos? Šogad Naukšanos ir laba raža, salīdzinoši ar citiem gadiem, ap 30 centneru vidēji. Pēc Naukšaniem tas ir ļoti labi. Tas ir apmēram vairāk un tikpat nekā Ļeņina kolhozā, kā Kopsolī un citos labākos Valmieras rajona kolhozos. Tā laikam ir, jā. Tevis pašas izrakstītu, kur paklāsī villainīti, tur pabirsi sudrabiņas, kur paklāsī villainīti, tur pabirsi sudrabiņas. Vecā vīra patomiņu, ņem deliņi gudru galvu, vecā vīra patomiņu, kaldinas uz obentiņu, deviņiem žuburiemi, kaldinas uz obentiņu, deviņiem žuburiem, kur tas tādi skalējiņas, kas to tādu kaldināsi, kur tas tādi skalējiņas, kas to tādu kaldināja. Naukšēni ir viena no tām saimniecībām republikā, kurā vislielākās platībās audzē ķimenes, vairāk nekā 500 hektāru. Un lūdzu, būtu interesanti iepazīties, kāda ir šo ķimeņu audzēšanas pieredze un kā jums šogad veicies. Jā, ķimenes mums saimniecībā aizņem 500 hektārus, un viņa audzēšana sākās jau 5-6 gadus atpakaļ, kad mēs saimniecībā sākām domāt, ka ir vajadzīga kāda palīga nozara, kas mums dotu ekonomisku efektu tieši tādu ienākumu palielināšanā un galvenokārt peļņas palielināšanā. Rezultāti pagājušā gadā, piemēram, viņas iedeva 500 000, 500 000 rubļu peļņas. Šogad arī tas pats būs, jo arī 170, 170 tonnas esam jau pārdevuši valstī. Rentabilitāte ir augsta šai kultūrai, viss tas ir labi, un tā vienam otram no malas liekas, ka tā ķimeņa audzēšana ir tik vienkārši, ka vajadzētu visiem audzēt ķimeņus. Naukšēniešu pieredze ķimeņa audzēšanā rāda, ka nevar pieļaut pat sīkas neizdarības. Pietiek pirmajā gadā ielaist nezālēs, un otrā gadā ražas nebūs. Pietiek 3 dienas aizkavēties, un raža nobirst zemē. Ja saimniecība nav spējīga operatīvi nedēļas laikā visu izdarīt, tad ģimenes nav ko audzēt. Agrorūpnieciskās apvienības specializācijas ietvaros kolhozā izveidot otra palīga nozare – biškopība. Puse no visām rajona bitēm, apmēram 1500 saimes, nodotas naukšēniešu pārziņā. Gala rezultātā ne tikai tiek iegūts medus, propolis, ziedputekšņi un pēru pieniņš,
bet arī aputeksnēti daudzi āboliņu lauki kaimiņos esošajās saimniecībās. Latvijas Komunistiskās partijas Valmieras rajona komitejas pirmā sekretāre Ruta Matīsa. Šodien Kolhas un Augšēni viena no rajona ekonomiski spēcīgākām saimniecībām. Gadu no gada tā attīst lauksaimniecisko ražošanu un gūst arvien labākus rezultātus. Īpaši jāatzīmē veiktais darbs alkopības nozares attīstībā, jo šī saimniecība gadu no gada iegūst augstākās ražas rajonā, sasniegus augstāko rentabilitāti un sekmīgi izpilda alkopības produkcijas realizācijas uzdevumus valstī. Rudenī, ražas svētku dienā, apstiprinājās vēl viens Visvalžas kuģiņu saimniekošanas princips, par kuru pats viņš izsakās tā. Ja reiz Augšēnos kaut ko nospriež, tad to arī izdara, lai tur vai kas. Un kā vēlāk izrādījās, tā gada sacensībā par augstu zemkopības kultūru Augšēni izcīnīja 3. vietu republikā. Ariet, brāļi, ko arieti, manu daļu atstājiet. Ariet, brāļi, ko arieti, manu daļu atstājiet. Lai ziedēja mana daļā, zeltainiem ziediņiem. Lai ziedēja mana daļā, zeltainiem